Lašiem būt salāca gauja ventā. Lašiem būt vēl nav paklusis menta kontrole. Brāļi ilgi nebūs jādala. Aicināšu ātri visus pirms kases aparta. Labi laši, šitādu sen esat ēduši. Taisni kā sviestu, puikas niķīgie pa to atmestu. Ulis un nakteiz būs mūselo. Lašiem būt, vēl šie prasās naudu. Par lašiem kļūt, ja kas sanāk, jūsu internetu nokrastiem ārzotēs atver salā ēdami. Pa putu sugas naida nebeidzamā uz dzīvi tavu muļķi. Lašiem būt sevi nofotografēt jau. Laša būtība vēli saspiest, par laiku viņi zaļos dalīt. Sabalansēti vibrēt, satvers tik spēcīgi. Tikai Dievs to spētu satricināt. Mani tas vairs vairāk neterorizē. Finus un vēsturi sakratīs, nekā tādu vairāk nesastapsi. Zars priekšā. Tak. Maziņš taimiņš. Varbūt foreli? Jā, drīzāk taimiņš. Viss tas tā kā foreli. Maziņ, taimiņš. Ne, foreli tā ir. Tā ir forele. Tā ir forele. Vai taimiņš? Liekas, ka taimiņš. Viss ir pilns. Viss pilns ar dēlēm. Tas laik, nevar saprast, papiņš vai mamma.
negribi, jā. 50. Jā. 50 pusi. Skaists līkumiņš. Skatīsimies. Kas mums te būs? Vai nebūs? Tā jātiek kaut kā te pāri. Nu, čau visiem copiņiem. Kad licence ir izpirkts, bet sopēt gribās, ko darīt? Atbilde ir viena, doties uz mazupītēm. Protams, šeit zivju nav tik daudz, kā lielajās upēs, vadošajās upēs Gaujā, Salacā, Bentā un varbūt arī citās licencētajās upēs. Tad ir jādodās uz kādu mazupīti, kas savienojas ar jūru. Kā redzējāt video, zivju nebija daudz, bija viens taimiņš, kurš veiksmīgi tika arī atlaists. Bija vēl viena copīte, un šodien arī veiksmīgākais māneklīts man bija no Pontona 21 čausiņš, konkrēti šī krāsta, ir S16 DR čausiņš, tāpat arī man arī ļoti ejoši krakžēki šajā pašās krāsās. Nu, lūk, nekas daudz nav ko stāstīt, nebija nekas daudz tajās video. Bija vairāk kā 6 stundas pavadīts pie upes. Bet bija forši pavadīgs laiks, liels gandarījums, patīkams nogurums. Ceru filmēt arī turpmāk šādu pašu veidā materiālus un video un padalīties ar visādām vērtīgām informācijām. Tā kā paldies tev, ja tu skatījies šo video. Tiekamies jau nākošais video. Atā, čau!